Nu, čau visiem, kam patīk kemperi un Victron Energy aparatūra. Es tūlīt pastāstīšu, kā es atrisināju vienu problēmu pie sevis, izmantojot Victron Energy Node-RED iebūvēto programmu nodrošinājumu, ja tas ir interesanti. Tā problēma bija tāda, ka man šeit aiz sienas, šeit ir saliktas iekšā kopā 5 Victron Energy zilās kastītes, un tā telpa tur ir tāda diezgan noslēgta. Un tur iekšā ir arī tā skaitā Serbo GX, un viņam te temperatūras mērītāju var pieslēgt. Es tur biju pieslēdzis temperatūras mērītāju, un, piemēram, tagad saule ir tāda nepārāk, jau vakars, 29, 25 vati, un jau vakars, bet tomēr tur ir 29 grādu temperatūra. Un par cik tur temperatūra, un saulainā laikā, ja, piemēram, kemperi iekšā te uzkarst, un tie Smart Solar 2 gabali tur atrodas, viņi strādā tā uz pilnu klapi, tad tā temperatūra tur paceļās līdz kādi 40 grādi, 45 grādi, ļoti karsts tur paliek. Un te es izdarīju tā, ka es tur ieliku ventilatoru, bet es nedarīju tā, es nepūtu iekšā gaisu, jo tad tas karstais nāktu kaut kur ārā, bet izdarīju savādāk. Es tur ieliku ventilatoru, kas rauj karsto gaisu tur zem grīdas pa tādu sauruli kemperim ārā, zem kempera. Un tad ir vairāki varianti, ko darīt ar to ventilatoru. Pirmais variants ir, viņš varētu strādāt visu laiku, bet tas ir muļķīgi. Vai kādu slēdzi, viņu slēgt iekšā, slēgt ārā. Cits variants, piemēram, izmanto tādu lēto, ir pa kādi 5 eiro ķīniešu aparatūra, kāda inkubātora regulēšana vai kas te. Te smuki var digitāli uzlikt grādus, kad slēgties iekšā, kad slēgties ārā. Bet tā ir nozīmē atsevišķi kastīte, atsevišķi iekārta. Cits variants ir taisīt Sonoff iekārtu likt, kas atkarībā no temperatūras varētu slēgties iekšā, slēgties ārā. Labā ziņa tāda, ka es viņu varētu ar mobīlo telefonu pieslēgties un skatīties kādu temperatūru un tā tālāk. Bet es izmantoju citu variantu. Jo šim te Serbo GX-am ir 2 relēju izējas. Relējs 1 un relējs 2. Un es izmantoju to relēju 2, jo tas relējs 2 pie viņa var piekļūt ar to Node-RED iebūvēto programmu nodrošinājumu. Tātad es mēru temperatūru no šī te devēja, un atkarībā no temperatūras es to relēju varu ieslēgt vai izslēgt un tādā veidā vadīt to ventilatoru. Tātad tagad mēs redzam, ka temperatūra 29 grādi un es dzirdu, kad nestrādā. Ventilators nestrādā. Un kā es to uztaisīju? Te ir tas Node-RED algoritms. Un atkarībā no tā, kādas ir temperatūra, te ir tāds pārslēdzējs, ka atkarībā no tā es padodu vai nu nullīti, vai nu viennieku, jo nullīte ir, kad tie kontakti ir vaļā, relējs ir izslēgts, un viennieks ir, kad relējs ir ieslēgts. Es varu pastīties kāds stāvoklis, un šeit ir tas relējs 2, kuru es vadu. Te paskatāmies to switch. Tātad, ja ir zem 31 grāda, tad neko nedara. Nedara. Es uzlieku kā 25 grādi, tāpēc arī nestrādā tagad. Uzlieku 25 grādi, aizsūtu tai sistēmai. Un jūs laikam nedzirdat, bet es dzirdu, kad ieslēdzās ventilators. Un šis te pēdējais klusītis, tas ir relējs 2, un var redzēt, ka, ja es padodu 0, tad tas relējs 2 ir vaļā, izslēgts. Ja padodu viennieku uz šejienu, tad relējs ir kontakti saslēgti, un ventilators strādā. Tātad šāds te ļoti vienkāršs algoritms atkarībā no tā temperatūras devēja, kas pieslēgts ir pie Serbo GX, es varu vadīt viena no relēju kontaktiem, šajā gadījumā relējs 2, ar ko es slēdzu iekšā vai slēdzu ārā ventilatoru. Un tālūk, tā kā es tagad dzirdu, ka lejā tur ventilators strādā,
ir 29 grādi, bet robeža, kad ieslēgties, es tur ieliku 25 grādus. Nu, dabiski, tāpēc ventilators strādā. Nu, viss iet.